Tā, labi, tad pagājis ir pusotrs gads no tā brīža, kad OneCoins izlaida savu pirmo monētu, kas tika saražota pagājušo gadu janvārī. Tad šī ir visātrāk augošākā kompānija pasaulē, un viņas ir pušu visus pasaules rekordus. Un varbūt tieši šī ātruma dēļ mēdz būt arī, protams, kaut kādas kādreiz nepilnības, bet tai pašā laikā kompānija iet nenormāli ātros, straujos tempos, un par šo te laiku ir izdarīts ļoti daudzas labas lietas. Nu, pirmām kārtām pavisam jauna svaiga informācija, ka jau ir 2,7 miljonu aktīvo partneru vairāk kā 194 valstīs. Un tas, manuprāt, ir milzīgi ātrs temps tik īsā laikā, un faktiski pat tādām milzīgām kompānijām un monstriem kā Google un Yahoo un tā tālāk, viņiem tik ātrā laikā neizdevās tik daudz lielu partneru skaitu savākt. Aptuveni 7000 veikalu un uzņēmumu jau šobrīd pieņem apmaksājumu OneCoins, kaut arī tirdzniecības platforma vēl pat nav palaista 2017. Gada sākumā, tad tiks palaista jau tirdzniecības platforma, tad tas būs vēl viens milzīgs solis uz priekšu, bet uzņēmumi jau šobrīd negaidot šo te platformu jau sāk pieņemt. Un šādu uzņēmumu ir ļoti daudz, tie, kas ir mūsu Facebook grupā, tātad tur jau var redzēt, ir ļoti daudz veikalu dažādās pasaules valstīs, sākot ar tādiem kā mašīnu tirgotājiem, beidzot ar visiem vienkāršiem uzņēmumiem, kas tad pieņem apmaksāju koinus. Ir dažādas kompānijas ofisi jau dažādās pasaules valstīs, un pa pusotru gadu ir 350 miljonāri. Nu, es nezinu, kā jūs uz to skatāties, tas ir vienkārši wow! 350 miljonāri pusotra gada laikā, un to neesmu izdomājis ne kompānija. Ir oficiāls saits Business for Home, jūs varat iet šajā mājaslapā, viņa ir publiski pieejama, un tur var redzēt cilvēkus no visdažādākajām kompānijām pasaulē, kas ir top līderi, kas ir top miljonāri, un tad viss pirmās vietas faktiski iet kompānijai OneCoin. Kāpēc tas ir tā? Kāpēc tāds pieprasījums? Kāpēc tik aktīvi tas viss kustās? Acīm redzot, šis produkts pasaulē ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un, ja mēs vēl domājam, drusciņi atgriežamies vēsturē pie Bitcoina, tad būtībā, jā, jūs video redzējāt, ka Bitcoins bija tāds kā pionieris valūtai no 2009. Gada, viņš radās kā eksperiments. Un sākotnēji cilvēki tam visam īpaši neticēja, arī nācās pierādīt viņiem visu kaut ko. Sākotnēji cena bija ļoti neliela, bet šobrīd Bitcoinam nekas vairs nav jāpierāda. Un Bitcoins ir izgājis pasaules tirgu, bet tai pašā laikā faktiski viņa attīstība, varētu teikt, ir beigusies. Jo Bitcoins izsita ceļu uz biržu, bet Bitcoina naudas daudzums ir ļoti, ļoti niecīgs priekš pasaules, un viņš nekādi nespēja atrisināt tos jautājumus, tās problēmas, kas pasaulē ir. Un OneCoins būtībā ir pavisam citas paaudzes elektroniskā nauda, un ja mēs viņus savā starpā salīdzinām, tad atšķirība ir tikpat milzīga, kā jūs varbūt atceraties, kāda bija mobīlie telefoni 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā. Pārnēsājumi ar milzīgām baterijām, nērti, lieli, smagi, biezi, un ar viņiem nevarēja darīt to, ko mēs šobrīd darām. Un tad, lūk, tikpat milzīga atšķirība ir starp Bitcoin un OneCoin, kas ir pavisam jaunas paudzes elektroniskā nauda, kurai novērsti pilnīgi visi trūkumi, kas bija Bitcoinam. Un mēs nevaram pagriezt vēsturi atpakaļ ar Bitcoin un būt šī ceļa sākumā, bet mēs varam būt ceļa sākumā ar kompāniju OneCoin, kas šobrīd būtībā ir tikko sākusi savu lielo ceļu, un faktiski 1. oktobris ir tāda kā robežlīnija, varētu teikt, visā šai posmā, un mēs šobrīd esam šajā te posmā. Mūsu cena ir nepilni 7 eiro par vienu monētu, un saražot ir tikai aptuveni 8%. Tas nozīmē, kad jūs esat pašā īstākajā laikā, pašā īstākajā vietā,
Un ļoti daudzas lietas vēl sāksies no jaunā gada, pēc jaunā gada. Tāpēc, ko es jums varu pateikt? Jums ir ļoti paveicies, ka jums kāds šo informāciju ir devis. Es ceru, ka jūs ar viņu tiksiet skaidrībā. Es ceru, ka arī šodienas webinārs jums daudz lietas skaidrākas radīs. Un tātad ejam uz priekšu. Tātad šobrīd OneCoins ir jau kā kriptovalūta numur 1 pēc kapitalizācijas. Tātad pusotra gada laikā viņiem tas ir izdevies. Tas ir milzīgs sasniegums. Un visas pārējās kriptonaudiņas, par kurām jūs arī redzējāt, dzirdējāt video, būtībā viņas ir ļoti mazas un niecīgas. Viņas nekādā veidā nevar būt lieli pasaules spēlētāji. Savukārt OneCoin tātad ir tieši šis te pasaules līmeņa spēlētājs. Un no 1. oktobra tātad ir palaista jaunā blockchain sistēma, kas kardināli daudzas lietas ir izmainījusi. Un šobrīd 1 minūtes laikā tiek saražot 50,000 OneCoin, jeb 72 miljoni koini dienā. Tas ir ļoti liels ātrums. Un 2 gadu laikā tad ir jāsaražo, nevis jāsaražo, bet 2 gadu laikā tad ir plānots šai blockchain sistēmai pieslēgt aptuveni miljonus dažādu, ne tikai internetu veikalu, bet dažādu uzņēmumu, kafejnīcu, restorānu, mazu uzņēmumu, visādu, lai mums šī te būtu uzreiz kā maksājuma sistēma. Un kopējo monētu apjomu 120 miljardi ir plānots saražot tuvāko 4-5 gadu laikā. Vispār cik ir 120 miljardi? Bieži vien cilvēkiem, kad sauc šādus skaitļus, tas liekas kaut kāds nereāls skaitlis un īsti saprašanas nav. Tā salīdzinājumam, lai jūs saprastu. Tad, ja 1 miljons 100 dolāru banknotes ir 1 metra augstumā, tad 1 miljards 100 dolāru banknotes ir 1 kilometra augstumā. Faktiski 120 miljardi ir 120 km, 100 dolāru banknotes salikts vienas uz otru. Tas ir milzīgs apjoms, un faktiski ar šo te apjomu var nodrošināt lielāko daļu no pasaules vajadzībām vismaz tuvākajā laikā. Šobrīd arī jebkura transakcija notiek ļoti ātri, un nevar salīdzināt pilnīgi ne ar vienu no iepriekšējām kriptovalūtām, tad tas notiek tikpat ātri kā ar jebkuru maksājumu karti. Bet kas ir ļoti svarīgi, kad šī te monēta nenāk tikai kā monēta mūsu tirgū, viņa nāk kā vienota ekosistēma. Un jūs dzirdējāt par Rūžu Ignātovu, kas ir ļoti gudra sieviete ar daudziem zinātniskiem grādiem. Un Rūža ir ne tikai ļoti gudra kā speciālists kriptovalūtā, bet viņa arī tikpat gudra, lai neveidotu visu viena pati. Viņa ir saicinājusi un sapulcinājusi ap sevi daudzus gudrus cilvēkus, uzņēmējus, mārketinga speciālistus, un viņa ir radījusi komandu. Komandā ir milzīgs spēks, un komandā varam būt arī visi mēs, jo tad Rūža konsultēties ar šiem te cilvēkiem ir sapratusi, ka visvieglākais, visātrākais veids, kā šo valūtu reāli ieviest ātri dzīvē, lai cilvēki viņu zina un saprot, ir rekomendācija no mutes mutē. Pēc šāda paša principa jūs jau arī video redzējāt, kad arī visi lielie, kas šobrīd ir pazīstami pasaulē, gan Facebook, gan Skype, gan daudz citas mājaslapas, ir veidojušās. Jautājums tikai, vai jūs no tā esat saņēmuši naudu. Jūs visas šīs lapas lietojat, bet cik jūs no viņām pelnat. Rūža ir devusi iespēju jebkuram no mums piedalīties šajā procesā un nevis par šo procesu maksāt, bet no viņa pelnīt. Un tad jau šeit var redzēt, ka tiek veidota tāda korporācija un kopīgs darbs ar jebkuru no mums. Tiek maksāti ļoti labi bonus, par bonusiem es vēl pastāstīšu vēlāk. Un momentāli uzreiz tiek veidota partnerība arī ar uzņēmumiem. Tātad jau šobrīd mēs varam slēgt klāt uzņēmumus. Ir mobila aplikācija, par to es nedaudz vēlāk arī vēl pastāstīšu, un tātad uzņēmumi jau var šobrīd to izmantot kā savu uzņēmumu reklāmu, būt mobilajā vidē, jo šobrīd būtībā viss jau ir mūsu telefonos, kas mums ir līdzi jebkurā vietā, jebkurā laikā, un tātad kompānija arī par to domā. Bet par to arī tiks maksāti bonus, bet pilnībā šī platforma sāk strādāt pēc jaunā gada.
Tad ir maksājuma sistēma, tad naudas arī dažādā veidā var dabūt ārā, var skaitīt uz bankas kontu. Pēc jaunā gada būs iespējams pasūtīt arī kartes, ar kurām tad varēs norēķināties. Šobrīd mums ir arī jau pieejama birža. Viņa gan pagaidām ir kā iekšējā birža. Faktiski viņa ir radīta tam dēļ, lai mēs vairāk saprastu, kā vispār birža rīkojās. Jo lielākā daļa no cilvēkiem, kas šajā projektā ienāk, sākotnēji viņi agrāk nekad nav darbojušies ar biržām. Un šeit būtībā šī birža ir radīta vairāk, lai mēs patrenētos, lai saprastu, kā notiek darījumi, kā viņus izliek un tā tālāk. Un, protams, savā starpā mēs varam šo te biržu izmantot dažādu veidu norēķiniem. Lielā publiskā birža tiks pieslēgta vēlāk. Šobrīd tiek plānots, ka tas varētu būt 18. gada pirmajā pusē. Ko mēs varam darīt vēl? Ja mēs negribam aktīvi darboties, ja mēs negribam nekādus bonusus pelnīt, mēs varam arī vienkārši piedalīties šajā procesā kā faktiski akcionāri un investēt šo te naudiņu, nedarot neko. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēku ir arī stipri aizņemti, varbūt darbā, varbūt biznesā, varbūt vēl kaut kur. Bet viņi ir gatavi investēt šo te naudu un būtībā savu šī brīža naudiņu eiro pārvest uz elektronisko naudiņu. Jo, ja mēs arī redzējām video, tad mūsu šī brīža nauda, viņa visu laiku zaudē savu vērtību, viņai ir inflācija, un būtībā tad mēs pat arī nedarot neko, vienkārši savu naudu varam no šīs inflācijas pasargāt, un viņas vērtība ar laiku tikai pieaugs. Ja mēs vēlamies, mēs varam arī savu naudu ziedot labdarībai, mēs varam iegādāties arī informācijas aizsardzībā, ir dažādi mākoņi, un tad līdz pat militārai aizsardzībai. Tā kā arī interesants produkts. Šeit ir arī izklaide. Es gan neiesaku šobrīd ar izklaidi aizrauties, jo šobrīd ir laiks aktīvi strādāt un darboties. Un vairāk veltīt laiku nevis izklaidē, bet zināšanām. Jo zināšanas būtībā ir visa pamatā. Un ja ir sapratne, kā tas viss darbojās, ja ir sapratne gan par projektu šo, gan par kriptonaudu, gan par blockchain sistēmu, gan par biržām, gan par vispār daudzām lietām, kas saistāts ar finansēm, tad cilvēki neuzdod vairāk muļķīgus jautājumus, un tad cilvēki saprot, kāpēc tas tiek radīts, kāpēc pasaulē vispār šāds produkts ir vajadzīgs, un šī te nauda tiek palaista mums kā produkts tieši caur izglītības paketēm. Jo tad mēs lielāku naudiņu šeit ieliekam, jo tad lielākas zināšanas mums arī klāt attiecīgi tiek dotas. Un vēlāk arī strādās ne tikai tā iespēja, ka mēs varam savu parasto naudu pārvērst par elektronisko naudu, bet ar laiku strādās arī birža, zelta birža. Šobrīd vēl pagaidām viņa nestrādā, jo faktiski būtībā ļoti daudzas lietas būs pēc jaunā gada. Pēc jaunā gada būs ļoti daudz informācijas, būs papildus apmācības, jo faktiski daudzas lietas sāksies pēc jaunā gada. Tad, kas man vēl ļoti patīk, ka šajā projektā praktiski var piedalīties jebkurš cilvēks, jebkurā pasaules malā, jo sākotnējā investīcija pakete ir sākot no 110 eiro. Tā ir tāda summa, kas ir pieejama praktiski jebkuram cilvēkam, ieskaitot pensionārus, un īstenībā nevajadzētu aizmirst arī par viņiem. Jo es nezinu, vai jūs esat pamanījuši vai nē, bet Latvijā, tāpat kā pasaulē, ir sākusies vēl viena globālā krīze. Viņa ir saistīta ar ļoti daudzām lietām, es par to tagad netaisos daudz iedziļināties. Bet atceraties, kas bija, kad bija pagājušā krīze. Visiem grieza. Ko grieza? Algas grieza, pensijas grieza, pabalstus grieza, un cilvēki nonāca diezgan sarežģītās situācijās. 110 eiro šobrīd priekš mūsu apstākļiem absolūti nav liela nauda. Es iesaku vismaz šādu te naudiņu ielikt un pamēģināt, jo katrā gadījumā noteikti jūs būsiet ieguvēji. Un līdz ar to, ka šī te ieiešanas maksa ir ļoti neliela, būtībā tas ir pieejams pilnīgi jebkuram cilvēkam, līdz ar to šis projekts arī attīstās ar tik milzīgu ātrumu pa visu pasauli. Kā tad notiek šī te naudas ieguve, kā notiek pakas aktivizācija?
Tad, kad mēs esam izvēlējušies jebkādu paketi, tad mēs viņu varam iegādāties. Papildus šai paketē nāk vienreizēja maksa 30 eiro par pozīcijas aktivizēšanu platformā. Un tad par šo naudiņu mēs iegūstam mācību materiālus un tokenus. Kas tad ir tokeni? Būtībā tas ir tāds kā starposms starp mūsu parasto naudu, ko mēs lietojam šobrīd, un starp šo elektronisko naudu, kuru ir paredzēts saražot. Atkarībā kāda uz doto momentu ir ieguves sarežģītības pakāpe, tad arī saskaņā ar tokenu daudzumu mums tiek saģenerēts noteikts elektroniskās naudas daudzums. Tad kā tad veidojās šī nauda? Būtībā šeit strādā algoritms. Kas ir algoritms? Tas ir matemātisks vienādojums. Būtībā te ir tīra matemātika. Kā jūs redzat, ciparam 5 ir tikai 3 iespējamie varianti, 3 iespējamie risinājumi, 4 plus 1, 3 plus 2 un 5 plus 0. Pie kam cilvēks parasti šos vienādojumus nosauc apmēram tādā secībā, kā man šeit ir sarakstīts, vai 4 plus 1, vai 3 plus 2 ir vienmēr pirmie varianti, un kā trešais variants vienmēr nāk 5 plus 0 vai 0 plus 5. Kompjuters strādā precīzi tāpatās. Vispirms ir atrasti vieglākie risinājumi, pēc tam kompjuters jau ilgāk domā un atrod sarežģītākus risinājumus. Līdz ar to arī ieguvēji tiek visu laiku palielināta cena, jo ieguve kļūst sarežģītāka. Mūsu naudiņa netiek ģenerēta no 3 tādiem vienādojumiem, jo tad mums būtu tikai 3 monētas, bet mums šie naudiņa sastāv no 64 zīmēm, līdz ar to vienādojumi ir ļoti, ļoti daudz, bet viņu skaits ir arī ierobežots. 120 miljardi tas ir ļoti daudz no vienas puses, bet no otras puses tas ir ierobežots skaits, un 121 miljardu nekādu nevar saģenerēt, jo tas ir tāpat kā ciparam 5, ir tikai 3 iespējamās kombinācijas. Mūsu gadījumā tas ir 120 miljardi. Līdz ar to šī nauda ir faktiski aizsargāta no inflācijas, un viņas vērtība nekādā gadījumā nebūs zemāka par ražošanas izmaksām noteikti. Un tās izmaksas nevis izmaksas, bet viņas vērtības var tikai un vienīgi celties. Kas vēl ir ļoti unikāls, kad katra monēta ir ar vienreizēju unikālu ciparu kombināciju, kas nekad neatkārtojās. Kaut vai atkal mēs salīdzinām ar mūsu šī brīža naudiņu. Mūsu šī brīža naudiņai ir noteikts sērijas numurs, cipari, un viņi tiek drukāti. Jūs video smuki redzējāt, kā šī nauda tiek drukāta. Un, ja jums šo naudu kāds nozog, tad jūs nekādu nevarat pierādīt, ka tā ir jūsu nauda bijusi pirms īsa brīža. Tad šajā gadījumā ar elektronisko naudu ir pavisam savādāka situācija, jo tiklīdz šī nauda jums tiek saģenerēta, viņa skaitās kā jūsu īpašums un var izsakot pilnīgi visu ceļu no viņas rašanās brīža, kas ar viņu ir darīts, kur viņa ir aizgājusi, pie kā viņa ir aizgājusi un par ko ir šo naudiņu samaksāts. Un tāpēc faktiski šo naudu nevar jums nozagt, jo pat ja nozags datoru, pat ja nozags paroli, tad uzreiz kompānija redzēs, pie kā šī nauda ir aizgājusi, jo tas viss ir pateicoties blockchain sistēmai. Tātad, kas tad ir blockchain? Tas ir īstenībā unikāls izgudrojums. Viņu kā izgudrojumu var pielīdzināt tādām lietām kā internets, kā mobilais telefons, jo būtībā viņš rada milzīgu apvērsumu ne tikai finansēs, bet arī ļoti daudzās citās lietās. Jo blockchain sistēma var izmantot ne tikai naudas ģenerēšanā un ne tikai norēķinos, bet arī daudzās citās lietās. Piemēram, Igaunijā blockchain sistēmu izmanto VID, valsts ieņēmu dienests, un tieši uzskaitē. Un šajā gadījumā, mūsu gadījumā, tā ir naudas ne tikai radīšanas vieta, bet arī norēķinu sistēma, kas kodētā veidā glabā visus mūsu personas datus. Un tā ir pirmā kriptovalūta pasaulē, kura tad ir ar atpazīstamiem kontiem. Viņa nav anonīma, un tas ir ļoti būtiski, jo neviena kriptovalūta, kas ir anonīma, nekad neieies kā oficiāls maksājuma līdzeklis pasaulē, kā globāls maksājuma līdzeklis, kas būtu visiem lietojams, jo valdības vienkārši to nepieļaus.
Un tad ir tāda sadaļa ZSK, zini savu klientu, un ja jūs esat atvēruši jau tātad sev šo mājaslapu, jums šajā te mājaslapā vajadzētu ievadīt arī savus personisko informāciju, jo pretējā gadījumā jūs vienkārši nevarēsiet veikt nekādus darījumus un izvest no savu kontu ārā naudu, kamēr jums šie dati nebūs aizpildīti. Tas ir jūsu pašu arī aizsardzībai. Tātad, kas vēl ir tāda nozīmīga lieta, kas diezgan nesen ir parādījusies, mums ir speciāls izdots arī certifikāts par to, ka šī kriptovalūta atbilst Islama valsts, Arābu valsts tātad, prasībām, reliģijai, un tad, tas ir ļoti būtiski, jo Arābu valstis sastāda ļoti lielu iedzīvotāju skaitu, pie 3 miljardiem ir apmēram cilvēku no šīm islāma valstīm, un tad viņi uzskata šo par tīrāko valūtu. Manuprāt, tas ir arī ļoti milzīgs solis, jo, tad, ja 3 miljardiem tā ir tīrākā valūta, tad arī tas ir ļoti būtiski priekš mums visiem pārējiem. Tad mums katram ir 2 pamatiespējas. Var vienkārši ielikt naudu un būt par šīs elektroniskās naudas izstrādātāju īpašnieku un tā aktīvi nedarīt arī neko. Protams, šajā gadījumā bonusus jūs nesaņemsiet, bet jūs tad savu naudiņu pasargāsiet no inflācijas un šī brīža naudiņa pārvērtīsies elektroniskajā naudā. Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši vai nē, bet diezgan daudz šobrīd pasaulē runā par to, ka vispār līdz 2020. gadam visur pasaulē skaidra nauda no apgrozījuma pamazām tiks izņemta. Būtībā šis process šobrīd jau arī sāk notikties. Un tuvāko dažu gadu laikā ļoti kardināli mainīsies gan banku sistēmas, gan maksājumi, gan visas citas lietas, kas saistītas ir ar to. Tā kā jūs varat arī vienkārši jau šobrīd padomāt par šīs jaunās kripto naudiņas ģenerēšanu un būt par viņas īpašnieku. Bet var pelnīt uzreiz naudu, uzreiz un būt par elektroniskās naudas ne tikai ražotāju, bet arī ražotāju un lietotāju tīklu veidotāju. Un šajā gadījumā mēs, protams, pelnām ļoti labus bonusus, jo neviens no mums nedarīs darbu vienkārši tāpat, bet mēs gribam tad arī, protams, par darbu, jebkurš cilvēks grib saņemt atalgojumu. Tad, lai ko mēs izvēlētos, vispirms mēs aktivizējam paketi. Paketi var aktivizēt vairākos veidos, var visātrākais veids visiem ir iedot skaidru naudu savam sponsoram, cilvēkam, kas jūs ir uzaicinājis, un pretī saņemt šo dāvanu kodu, gift kodu. Gift kodu momentāli var aktivizēt un nebūs pilnīgi nekādas problēmas nevienam ar paketes atvēršanu, pie kam tas notiks praktiski dažu minūšu laikā. Tad var arī pārskaitīt no bankas uz banku, aktivizējot, bet šobrīd ir aizķeršanās ar bankām, un aizķeršanās ir viena iemesla dēļ. Ļoti daudz cilvēku vienkārši skaita nauda, nenorādot ne savu lietotāju vārdu, nenorādot īsti savu uzvārdu. Citreiz pārskaita naudu ne tikai cilvēks par sevi, bet pārskaita varbūt par savu sievu vai meitu vai dēlu. Un ir milzīgs daudzums ar neatpazītiem maksājumiem bankai. Un banka vienkārši šobrīd ir apturējusi šīs naudas iemaksas, jo sakarā ar tām kolosālajām akcijām, kas šobrīd mums ir, par tām es vēl nedaudz vēlāk pastāstīšu. Tad sakarā ar visām šīm kolosējām akcijām ir milzīgs pieprasījums un milzīgs cilvēku pieplūdums, un lielākā daļa tieši no šīm problēmām saistīts ar to, ka cilvēki vienkārši nepareizi maksā, ieskaita šo naudu un ir neatpazītie maksājumi. Un banka vienkārši šobrīd ir apturējusi šīs naudas iemaksas, kamēr viņi tiks skaidrībā ar tiem, kas jau šīs naudas tur ir iemaksājuši. Tāpēc šobrīd es iesaku izmantot pirmo variantu un tātad ar savu skaidro naudiņu aktivizēt šo pozīciju, pilnīgi bez jebkādām problēmām, ātri un labi. Tātad, ja jums ir OnePay vai Perfect Money naudas maki, tad jūs varat arī caur viņiem aktivizēt šīs pozīcijas. Man ir cilvēki, kas to ir darījuši. Speciāli gan radīt šos elektroniskos naudas makus, es domāju, ka nav vērts, bet ja jums viņi ir, tad viņus var izmantot. Ja kādam ir varbūt bitcoini aizķērušies, tad arī ar viņiem var norēķināties. Tātad šobrīd pieejams ir dažāda veida paketes.
Bet viņas atšķirās. Es par pakām vēl nedaudz vēlāk arī parunāšu, kā viņas var arī komplektēt. Bet tātad šeit var viņas tā kā visas redzēt vienkopus. Pati mazākā ir 110 eiro, klāt nāk 30 eiro, tātad kopsumā tas ir 140 eiro. Šeit visur šīs paketes ir ar šiem te plus 30 eiro. Tātad, jo lielāka pakete, jo vairāk jums ir dažādu bonusu un priekšrocību. Tātad, sākot no 550 nāk faktiski visi bonusi, tikai mainās viņu dziļums. Kā redzat, matching bonus paliek ar vien dziļāk, tātad 550 ir tikai no viena dziļuma, ja 1000 jau no diviem, 3300 no trījiem, un tātad visā dziļumā, tātad sākot ar 5500. Splits. Kas ir splits? Splits ir dubultošanās. Jūs jau video rulītī redzējāt, kad jums ir iespēja katram saņemt splitu. Nu, mazajām paketēm ir tātad iespēja vienreiz saņemt šo te dubultošanos, savukārt paketēm, kas ir lielākas, ir 2 vai pat vairāk spliti. Nu, vēl ir tāda iespēja šīs paketes savā starpā kombinēt, par to es vēl vēlāk parādīšu drusciņ, kā tas izskatās. Un, ja mēs kombinējam vairākas mazās paketes savā starpā, uzliekot vienai pa virsu otru vai pa trešo, mēs varam iegūt nevis vienu splitu, bet 2 vai pat 3 splitus. Un, protams, līdz ar to mums sanāk daudz interesantāki rezultāti. Tātad šobrīd ir īpašas akcijas, ko es ļoti silti iesaku visiem izmantot. Tātad sakarā ar jauno blockchain sistēmas palaišanu, kas tika 1. oktobrī palaista, līdz 1. tā būs tikai vienu reizi kompānijas vēsturē, vairs otrais šādas akcijas nebūs. Tātad arī mazās paketes, kam ir tikai viens splits, saņems dubult splitu. Tātad jebkura pakete, kas tiks atvērta pēc 1. oktobra, vēl ir iespēja paspēt, saņems dubult splitu. Un līdz ar to, pat ja mēs ejam mazo paketīti, tad mēs varēsim savus ienākumus nevis divkāršot, bet četrkāršot jau faktiski uzreiz. Šobrīd ir palaista vēl viena akcija, un šī akcija būtībā ir palaista tieši tādēļ, kad ir neliela aizķeršanās ar šīm te bankām, tad vēl ir plus 10% nāk jebkurai paketei tokenu klāt. Tad tas ir arī kolosāla iespēja, ļoti iesaku visiem viņu izmantot, jo abas divas akcijas kopsumā dod ļoti interesantus rezultātus. Šobrīd splita barometrs ir 97, kad būs splits, neviens konkrēti pateikt nevar, bet iesaku pasteikties, jo tas var notikt jebkurā brīdī. Tad, kad mēs esam šo te paketi iegādājušies, tad visām mazajām paketēm viennozīmīgi mēs šo te splitu gaidām. Nu, šobrīd ir galvenais uz viņu paspēt, ilgi gaidīt nevajadzēs. Un tad, kad ir notikusi šī te dubultošanās, vai, ja tas ir šobrīd dubult splits jau četrkāršošanās, tikai tad mēs laižam tālāk šos te tokenus uz naudas ieguvi. Pozīcijas mēs varam vērt vaļā nevis vienu, mēs varam vērt viņus vairākas. Viņas tiek izvietotas pēc binārās sistēmas, vai nu pa kreisi, vai nu pa labi no mums. Tātad ir 2 zari. Ja šobrīd jums nav vēlēšanās papildus pozīcijas ņemt, nav problēmas, varbūt tas radīsies vēlāk, tātad nekur nav ierobežots, kādā laika periodā jūs varat vērt šīs pozīcijas, un arī nav ierobežots, cik daudz viņas var būt un cik lielas viņas var būt. Tāpat jūs arī varat aprētot pozīciju, kas jums jau ir atvērta, jo varbūt sākotnēji uzreiz naudiņas ir mazāk, laika gaitā varbūt naudiņa ir sapelnīta, vai no šī biznesa, varbūt no citurienes, un mēs varam tātad šo te pozīciju pacelt augstākā līmenī, lai mēs varētu saņemt arī dziļākus bonusus. Vai arī vienkārši palielināt viņu, lai mums ir vairāk elektroniskās naudas. Tātad, kā jau es teicu, mēs varam veidot arī kombinācijas no 2 vai pat 3 paketēm. Nu, ļoti populārs tāds savienojums ir 140 plus 550, kopējā summa 690 eiro, kas ir ļoti daudziem cilvēkiem pa spēkam. Un tātad šajā gadījumā mēs saņemam ne tikai šo te super splitu, kas būs divkārtējais, bet faktiski mums sanāks jau tad 3 spliti, jo pirmais splits tradicionālais būs dubultā,
Un vēl mums nāk viens klāt, jo šāds te pakaļš savienojums dod jau standartā 2 splitus. Nu, līdz ar to rezultāts mums ir vēl daudz interesantāks. Ja mēs paspējam ar supersplitam, tad mēs faktiski varam vēl iebūt nevis 4-kāršēji, bet 4 pareizināt vēl 2, sanāk 8. Ja? Tad 8 reizes pat palielināt to, ko mēs sākumā ielikām. Tad, kad naudiņa jums ir aizlaista uz ražošanu, aptuveni nedēļas 2 laikā jums tiek saģenerētas elektroniskās monētas, un tad faktiski jūs viņas jau varat sākt izmantot. Nu, es gan ieteiktu, visgudrākais būtu viņas neizmantot, bet ielikt seifā uz gadu, pusotru vai 2, jo šobrīd šis viss ir vēl tapšanas stadijā, mēs esam ceļa sākumā, un elektroniskās monētas pieaugs savā vērtībā ļoti, ļoti būtiski. Atceramies, kas bija ar OneCoinu, tas ir Bitcoinus atvainojos, tad viņam arī vērtība pieauga, un sevišķi pieauga tad, kad viņi izgāja biržā. Mums tas viss vēl ir priekšā, tāpēc es neieteiktu uzreiz šobrīd kaut ko ar šiem te OneCoiniem darīt, bet ielikt uz gadu vai pusotru vai 2, izvēlēšies paši. Un šeit ir atkal tāds moments, ja jūs ieliekat uz 2 gadiem, jūs saņemat nevis vienkārši 12%, bet par katru gadu 12%. Līdz ar to, nu, pieņemsim, ka jums ir 100 OneCoini saražoti, tad jums būs nevis 112, bet vismaz 124, jo tas būs par katru gadu klātu. Tad pat pēc vissliktākajām prognozēm aiznākošā gada beigās cenai vajadzētu būt jau ap 50 eiro, tā kā mēs būsim biržā, bet uz to brīdi, kad mēs biržā iziesim, cenai jābūt eiro. Tad iziešana biržā mums varētu būt 18. gada pirmajā pusē. Nu, faktiski jāpagaida pilns gads, drusku vairāk, varbūt daži mēneši, un pēc šī termiņa būs pavisam cita cena. Nu, ja tomēr jūs negribat paciesties, mēs iekšējā biržā varam nedaudz arī kaut ko patirgot, bet jārēķinās ar to, ka katrai paketē ir dienas limiti, jūs nevarēsiet to visu uzreiz pārdot, un būtībā šie limiti ir domāti jūsu pašu aizsardzībai no nepārdomātiem soļiem. Es zinu, ka mums bija partneri, mēs šajā projektā jau esam pusotru gadu, un mums bija partneri, kas sākumā, kas tikko visu saražoja, kaut ko tur pārdeva. Šobrīd šie partneri nāk iekšā jau ar pavisam citu cenu, jo toreiz viņi pārdeva pa kaut kādiem 2–3 eiro, kas bija tā brīža cena, šobrīd ir 7 eiro, un viņi kož pirkstos, ka viņi tobrīd to izdarīja. Nu, nedariet tādas pašas muļķības, bišķiņi pagaidiet, un būs pavisam viss interesantāk un savādāk. Nu, un kas ir vēl arī ļoti būtiski, ka šīs te pozīcijas un naudiņa tieši tāpat kā bankas konts nododas mantojumā, tā kā nekas nekur nepazūd. Šeit ir tāds neliels piemērs parādīts, kā tad rezultāts mums veidojās, ja mēs sakombinējam 2 pozīcijas, lai jūs tā nedaudz saprastu. Kombinācijas var būt visdažādākās, gan ar lielām, gan ar mazām summām, gan pa 2, gan pa 3, likt vienu uz otru virsū, ja, bet šajā gadījumā es paskatīšos šo te piemēru, kas ir tāds ļoti populārs. Tātad pozīcijai pa 100 nāk 1000 tokeni un pozīcijai 550 nāk 5000 tokeni. Tātad šobrīd mums vēl ir šī te akcija. Kopā saskaitot ir 6000, un ja mēs pieliekam vēl akciju, ir 6600 tokeni. Tātad, ja mēs paspējam uz supersplitu, tad mums jau pēc pirmā šī te supersplita, kas būs 2-kāršais, jau sanāk 26400 tokeni. Un šai pozīcijai ir vēl viens splits. Viņš gan nebūs uzreiz, viņš ir jāpagaida, un visdrīzāk, ka pie otrā splita noteikti būs cita ieguves sarežģītības pakāpe, jo, kā es teicu, ieguvēja sarežģītība mainās, jo mainās arī ražošanas izmaksas. Šobrīd sarežģītības pakāpe ir 70, kas šeit ir redzama. Tad tas ir tas, kas šobrīd. Pēc šī supersplita viņa mainīsies, uz cik viņa mainīsies īsti mēs neviens vēl nezinām, nu, to kompānija pateiks. Tas varētu būt kaut kur uz varbūt 80, 85. Nedaudz šie skaitļi var būt mazāki, tieši kādi viņi būs, es nevaru pateikt, bet OneCoin
tad pēc tā aprēķina, ko es šobrīd, ir šie te skaitļi, un šī brīža cena ir gandrīz 7 eiro. Tad būtībā jau pēc neilga laika mūsu īpašumā ir jau šāds te pieejamais OneCoin skaits, kuru mēs varam arī izlietot pēc savām iespējām, bet gudrāk viņi ir ielikt seifā un nedarīt neko. Jo kaut vai mēs, ja gadu pagaidām, varbūt nedaudz drusku vairāk pagadu, tad tā summa jau būs pavisam citiem cipariem. Ja naudu vajag tagad, ko es cilvēkiem iesaku? Vienkārši drusciņi pastrādājam. Nav obligāti jums taisīt kaut kādu lielu, milzīgu biznesu. Pastrādājiet kaut vai tik daudz, lai jūs varat šo te naudiņu, ko esat ielikuši, ļoti ātri dabūt atpakaļ, lai jums nebūtu jāiztiek tā elektroniskā nauda, ko jūs esat saģenerējuši, jo tas ir vienkārši muļķīgi. Un tātad, ja tu sāc kaut ko darīt, aicināt cilvēku, stāstīt par šo iespēju, cilvēku sāk saprast šo te visu, un tad sāk veidoties komanda. Un algas diena ir katru pirmdienu. Būtībā ļoti patīkama ir pirmdiena, mēs viņu saucam Happy Monday, tāpēc, ka viss to, ko tu esi pagājušā nedēļā darījis, tad tu vari izņemt. 60% iet uz skaidru naudu, tātad par šo te naudu mēs varam darīt, ko mēs gribam. Mēs varam izvest uz savu bankas kontu, mēs varam norēķināties savā starpā. Mēs varam viņu izņemt arī citādākā veidā ārā caur PIF kodiem, bet katrā gadījumā tā ir brīvi lietojama nauda. Savukārt 40% iet uz ražošanu, un tad ražošanā, kas tad notiek? Mēs jau naudu nekur nepazaudējam. Šie 40% vienkārši tiek saražoti kā elektroniskā nauda mums, elektroniskās naudas daudzums. Tad 60% ir šodienai, 40% ir rītdienai. Bonus ir ļoti patīkami, un visi cilvēki manā komandā, kas kaut ko ir sākuši aktīvi darīt, jau pirmā mēneša laikā ir nopelnījuši ļoti labas naudas, ar kurām ne tikai ir atguvuši tās naudiņas, kas ir investētas, bet jau ir nopelnījuši un ļoti labi nopelnījuši. Ļoti daudzi sākumā izņem šo te ieguldīto naudiņu, pēc tam vienkārši atver vēl jaunas pozīcijas, upgrado esošās, jo tas ir ļoti izdevīgi. Tad par bonusiem. Kā tad mēs varam pelnīt? Bonusi ir nedaudz vairāk kā 5, bet tie galvenie ir 5, un tāpēc par viņiem es arī vairāk pastāstīšu. Tad starta bonus ir tas, ko jebkurš jaunais var saņemt. Ja viņš 30 dienu laikā no pozīcijas atvēršanas vienkārši aicina cilvēkus, un pēc viņa rekomendācijām iet iekšā vēl arī citi cilvēki un piedalās šajā projektā. Tad, ja mēneša laikā viņš ir pieaicinājis vienu vai vairākus cilvēkus ar kopēju apjomu 5500, tātad 10% no šīm te paketēm, kas ir ienākušas jaunas, viņš saņem. Šo te naudiņu gan skaidrā nevar izņemt, šī naudiņa aiziet uz elektronisko naudiņu un vienkārši pieaugs jūsu elektroniskais naudas konts. Savukārt par to pašu darbu jums ir iespējas saņemt 10%, kas sadalīsies 60 uz 40%. Un tad arī par to pašu darbu faktiski tie paši cilvēki, ko jūs būsiet uzaicinājuši, no tiem jūs saņemsiet arī direct sales. Ja augšējais bonus strādā tikai pirmās 30 dienas, tad visi pārējie bonusi strādā visu laiku. Kas ir network bonus? Network bonus ir bonus par komandas darbu. Jums ir divas puses, divas komandas, kreisā un labā, un katru nedēļu kompānija skatās, kura kāja, kura komanda ir jums vājāka, kura ir stiprāka. Tātad no vājākās kājas apgrozījuma visiem jaunpienācējiem, pie kam te jau būs ne tikai jūsu cilvēki, ko jūs esat uzaicinājuši, bet arī cilvēki, ko jūsu partneri jau ir uzaicinājuši. Un tad 10% no visa apgrozījuma nedēļā jūs saņemsiet. Ļoti labs bonus. Matching bonus tad ir faktiski par to, ka jūs palīdzat cilvēkiem nopelnīt. Un te ir ļoti būtiski saprast, ka nevar tā kā mēs varbūt parastajā dzīvē domājam tikai par sevi, es, man. Šeit būtībā šis bonus motivē mūs domāt par to, lai visiem mūsu partneriem ir labi ienākumi. Mēs palīdzam viņiem saprast, kā šo naudu var nopelnīt, kā pareizi veidot šo te mārketinga sistēmu, pareizi izstāstīt par šo te iespēju
Un līdz ar to partneriem kopīga darba rezultātā ir labi ienākumi. Un tad kompānija mums maksā par to, ka mēs palīdzam arī citiem saprast, un šis bonus iet līdz 4. dziļumam. Tātad, jo mēs esam ieguldījuši lielāku darbu komandas attīstībā, jo lielākus bonusus mēs saņemam. Nu, konkrēti šis bonus ir arī attiecināms uz pakešu apjomu, jo mazā paketītes 110 šo te bonusu nesaņem vispār. Sākot ar 550 viņš nāk tikai no 1. līmeņa, nu, jo paketi jums ir lielāka, jo šis bonus jums nāk lielākā apmērā, līdz pat 4. dziļumam. One Life punkti. Tad punkti šobrīd vienkārši jums tiek aprēķināti. Aprēķināti viņi tiek arī pēc 2 kritērijiem – paketes apjoms un jūsu personīgi uzaicināto cilvēku skaits. Tad, jo vairāk cilvēkus jūs personīgi esat uzaicinājis, jo lielāk ir jūsu paketi, jo vairāk punktu dienā jums nāk. Ko tad var darīt ar šiem punktiem? Nu, šobrīd viņus vienkārši var uzkrāt, bet pēc jaunā gada, kad sāks strādāt tirdzniecības platforma, tad šos punktus varēs arī izmantot. Kā tas notiksies, es šobrīd negribētu detalizēt par to runāt, jo mums pašiem arī vēl nav informācijas, jo, kā jau es teicu, ļoti daudzas lietas sāks strādāt no jaunā gada. Un tad arī mēs jums vairāk šo te informāciju dosim, bet tādos 2 vilcienos tiek plānots, ka ar šiem te One Life punktiem mēs arī varēsim norēķināties par dažādām precēm un pakalpojumiem, kas visdrīzāk būs pieejami šajā te tirdzniecības platformā, kas jau sāks strādāt pēc jaunā gada. Tātad vēl ir mobilā aplikācija. No 3. oktobra mēs varam arī slēgt klāt uzņēmumus, reģistrēt uzņēmumus. Tiem, kam jums jau ir atvērts šīs te pozīcijas, atvērts mājaslapas, iesaku noteikti noskatīties, ir 11 video par šo te mobīlo aplikāciju, kā ta viņa izskatīsies, kā uzņēmums viņu var izmantot. Un tikai tad, kad jūs esat šos video noskatījušies, tikai tad jums ir iespēja piedāvāt uzņēmumiem šo te mobīlo aplikāciju, kura pēc tam viņiem dos iespējas arī būt šajā tirdzniecības platformā. Un, kā jau arī sākotnēji minēju, tad tuvāko 2 gadu laikā ir plānots pieslēgt aptuveni 1 miljonu dažāda veida interneta veikalus, uzņēmumus, pakalpojumu sniedzējus, veikalus, restorānus, kafejnīcas, viesnīcas un tā tālāk. Un faktiski 2017. gads ir pasludināts par uzņēmumu gadu. Tad šobrīd līdz jaunajam gadam mēs vienkārši apgūstam paši, iesildam, ja tā varētu teikt, tirgu. Savukārt pēc jaunā gada mēs varam ķerties aktīvi klāt šo te uzņēmumu pieslēgšanai. Pēc jaunā gada būs ļoti daudz apmācību par šo te tēmu un daudz jaunas informācijas, kā tas viss strādās. Tad šobrīd es par to vairāk arī neko daudz nevaru pastāstīt. Tad šeit ir neliels piemērs, kā mēs ar salīdzinoši nelielām naudiņām un salīdzinoši nelielu darbu varam diezgan ātri atgūt to naudiņu, ko mēs esam sākotnēji ielikuši. Un es personīgi uzskatu, ka šajā projektā pilnīgi neviens pilnīgi neko nevar zaudēt, ja mēs kaut drusciņi kaut ko daram un kaut drusciņi domājam arī ar galvu. Jo, ja cilvēks kaut nedaudz cilvēkus ir uzaicinājis, tad diezgan ātri šie bonusi mums pelnās un diezgan ātri mums šī nauda atnāk atpakaļ. Ja mēs negribam arī darīt neko, protams, mēs varam šo te naudu palielināt uz procentiem un visādi, bet katrā gadījumā mēs noteikti viņu nezaudējam. Un ja nu dikti ir kreņķis par kaut ko, protams, kaut ko var arī iekšējā biržā pišķi patirgot, bet noteikti ar to nevajag aizrauties, jo birža faktiski domāta tikai un vienīgi, lai mēs patrenētos un šādas varbūt kaut kādus nelielus darījumus veiktu. Ko es jums varu teikt? Projekts ir pašā ceļa sākumā un ļoti daudz lietas kompānija šobrīd vēl risina, kas būs jaunas.